Mēru muiža un tās apkārtne ir īpaša. Tā spēj iedvesmot un apburt ikvienu. Šoreiz tā bija iedvesmas avots radošiem cilvēkiem. Novada muzejā biedrība Abula lauku partnerība īstenoja projektu Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm. Tā mērķis izcelt gaismā māksliniekus amatierus, veicināt viņu atpazīstamību, kā arī atklāt jaunus talantus. Viņi glezno mājās, un viņiem pietrūkst varbūt nedaudz gribēšanas izstādīt savus darbus, varbūt arī nedaudz līdzekļu, lai izliktu savus darbus citu apskatēji. Un tāpēc projekta mērķis ir izvilkt no mājām šos te amatierus, lai viņi pagleznotu un lai būtu komunikācija arī ar tādiem pašiem Lietuvas māksliniekiem, amatieriem. Nometnē piedalījās 14 mākslinieki amatieri, 7 no Latvijas un 7 no Lietuvas. Nometne ilga 6 dienas, kuru laikā tās dalībnieki piedalījās radošās darbnīcās, pilnveidojot savas mākslinieciskās iemaņas. Nodarbības vadīja profesionālas mākslas pedagoģis, un mākslinieku galvenais uzdevums bija viens. Gleznot muižu. Muižas apkārtni, sajūtas, kādas bija muižā. Krāsas, galvenais zaļais, dažādi zaļie. Tas bija mūsu pirmais uzdevums. Siltie zaļie un vēsie zaļie. Un tad tur tādas no rītiem mums bija tehnikas, tādas iespēlēšanās tāda, iešvunkošanās varētu teikt. Tad iešvunkojās, un tad bija skicēšana sākumā. Nevienam jau nepatīk skicītas. Tad es viņiem teicu, lai viņi zīmē 100 skices, zinādām pēc prakses. Ja viņiem teiks vairāk, tad zina, kad viņi kaut ko uztaisīs. Nometnes noslēgumā katrs nometnes dalībnieks prezentēja savu darbu. Kā gala rezultāts bija kopīga darbu izstāde. Kā tas šķiet, kā bija? Kas ir tas ieguvums? Ļoti jauki bija. Varbūt sparu, kad vēl var kaut ko. Ka nestāvies uz vietas, ka vēl kādu darbiņu. Jo man jau mākslas pasaule pilnīgi sveša. Skolā neesmu apgūsi, neesmu nekādās speciālās gājusi, tādās mākslas skolās. Esmu pašdarbnieks. Ko protu, ko redzu, to zīmēju. Iegūms ir kaut kāda dvēseliska tāda saikne ar citiem. Tas tā kā viss. Protams, arī apskatījos un redzu, kā arī citi strādā un arī konkrēti no Lietuvas. Bija ļoti nopietna darba atmosfēra. Sākumā bija grūti, jo es iepriekš nekad neesmu zīmējusi un neesmu arī mācījusies zīmēt. Bet viss nāca no sirds. Protams, pirmā glezna nav tāda, kādu es vēlētos, bet man ļoti palīdzēja kolēģi. Meitenes, kuras jau apguvušas zīmēšanu, kaut pavisam nedaudz. Īpaši man palīdzēja latviešu mākslinieks Māris. Projektu biedrība Abula lauku partnerība realizēja sadarbībā ar Smiltenes mākslas skolu. Tās direktoru mākslinieku amatieru radītie darbi patīkami pārsteidza. Katrā jūt iekšā to emociju, ja? Viņi nav tādi, kā paskartīts nozīmēt, ja? Bet katrā ir tas autora paša kaut kāds pārdzīvojums. Un tas, kas viņam arī ļoti droši vien, ka ir krājies iekšā, un tagad viņš to ir varējis tajā audeklā izlikt. Ja? Brīnišķīgi. Mākslas skolas direktors vēlētos, lai katru gadu notiktu šāda veida nometne un arī izstāde. Sāpīgs jautājums ir eksponēšanas iespējas Smiltenes novadā. Paldies Dievam, ka tagad ir Mēra muiža, ja, ka ir telpas, kur var šādu izstādi uzrīkot. Un tagad arī šis projekts pavēra iespēju uzbūvēt šos stendus. Es ceru, ka kāda laba tradīcija arī ar šo izstādi aizsāksies ar šo projektu Smiltenē. Ka mums nebūs tikai dziesmas un dējas, ka būs arī kultūra jau arī ir māksla un lietišķā māksla un tā tālāk. Mākslinieku izstāde Mēru muižā būs apskatāma līdz 2. augustam, bet pēc tam tā ceļos pa visu novadu. Noslēgumā mākslas darbi tiks nodoti muzeja rīcībā. Jāpiebilst, ka līdzīga radošā nometne saistībā ar minēto projektu augustā notiks Lietuvā, kur nodarbības vadīs lietuviešu mākslas pedagogi.